Itālija vidus siltumnīca pamazām sāk ražot to, kāpēc viņi vispārībā šeit ir uzcelti. Šeit mēs varam redzēt gurķis malā, pipari un tomāti visapkārt. Varbūt kāds brīnīsies, kāpēc tas tukšais vidus tur, ja? Tas tāpēc, ka tur bija iestādīti kāposti, brokoļi un puķkāposti. Šeit vēl daži no kāpostiem palikuši, bet tie tomēr vairs nav vajadzīgi. Tā tikai skatā viņi tur svarā, var teikt, ir atstāti. Šeit mēs rakstītu stūplānā tomāti ķekarus, kuriem vispār nav pielietot nekādi minerāļi, nekas. Likās zemē pirmo gadu eksperimentēti. Neesmu jau kāds profesionāls, tas ir daudziem maz tomāti. Es te eksemplārā vienām uzskaitīju 37 tomātus ķekari atrodas. Šeit piemērs, ja. Šeit. Rekordi garš varbūt ķekars ir šitāds te. Lielamā, redziet, šeit jau augļi. Tīri bioloģiski audzēti tomāti, bez nekādām ķīmijām, kā reku šities te mārupē, un kas zina valns kur. Visādi nitrāti, pilns, ziniet, pārsniedz normas vairāk. Tā lasīsim tūpānā kā aug pipari. 3 dienas atkiem mēs konstatējām, pipariem ir uzbrukuši laputis. Pasies tūplānā visādi veidi, tur zaļas, brūnas, mātītes, tēviņi, visi tādi briesmoņi. Šeit jau ir aizmetušies jau augļi pipariem. Šitie laikam bija tie sarkanie, te vēl no ziedlapiņā virsū atpausies nekas. Tur stūrīt ir melnais pipars ir. Redzat? Tāds. Nu jau viens no pirmajiem var teikt, te. Šeit ir saldais pipars garēnā formā. Viņas parasti var pildītos, taisīt un šitādi. Te visi, ziniet. Te ir ziedu, vai ne? Tur ir gurķīši ir. Tās te. Tādi. Tomāti ir. Šitie mazie čerīņi te ir apakšā tāda šķirnīta. Viņi kā var kā dekoratīvie būt. Stādīt gan potiņos, gan tā. Un te var jau redzēt jau pirmos pusgatavos tomātus. Šeit stūri oranžie tomāti. Lūk, šeit lūdzu. Apskatam. Tā, jā. Tā kā šeit siltumnīcā ir tās blaktis iemetušās, vai kas viņas saucot laputis, es viņas tur sākšu hindēt ārā. Te ir redīs, sāk ziedēt, bet tam tā ir jābūt. To mēs izmantojam aparātu, ja salnas sākās, vai arī to krāsni, kas tajā galā ir. Bišķi papumpējam. Un tagad laidam tieši uz tām bandītiem uzskos. Apakšā tiem lapām šitā te, lai viņi te prāks nost. Pēc tam 14 dienas nedrīkstēs lietot nevienu no šiem dārzeņiem, jo tā inde, kas paredzēta gan sprādžiem, gan tādiem pārējiem kaitēkļiem, 14 dienas atrodās dārzeņos. Kurš katrs viņu nenopirks, tad es neatklāšu tā viņu savukārt. Ir jāatkārto pēc 5-6 dienām indēšana. Viņa arī iznīdēšās riebīgās skudras. Man vajadzētu arī tagad vispār brilles un tā tālāk lietot un visu šitos maskas, kam tas ir vajadzīgs. No tā. Šitā te mēs nomegojam pirmo reizi vispār. Domā jau tīri sakarīgi, labi tomāti, bez nekādas ķīmijas. Ārprāt. Pilns ar plakstību. Cerams, ka tomāti nenosvarās. Pirmo reizi par ko šajādi dara. No siltumnīca pirmo reizi uzcelts tā vispār. 14 metri gara, 6 metri plats un 3,50 augsts. Ko es teiktu, no plasmas trubām nevajadzētu tomēr taisīt, tik lielas galīgi garā vispār nekustos
izvēlēties metāla trūku. Tā mēs viņus te noizprotinām, nostrādāsim. Būs garšīgi, tīri tomāti. Pēc nedēļas būs nākošā sērija, kurā apstrīdamies, kas tad būs tie tālāk. Bet es pirms beidzu video, iesim vēl parādīju tās blaktis, vai tad, ko es te noizvēju.